tur arī plūkt nosaukums. Mums sākumā radīja mazliet šoku, ka mēs varētu strādāt ar tādu latviešu vārdu, plūkt. Bet kopā ar dizaineriem mēs nonācām pie secinājuma, ka tas vārds patiesībā fonētiski ir ļoti labs eksportā, jo angliski viņu izrunā kā plakt, kas nozīmē arī kaut ko novākt. Novākt ābolu, piemēram, no koka. Bet arī holandiešu valodā, zviedru valodā ir plokt, plokat. Tā kā spēlējoties ar to vārdu, pagāja kāds laiks, bet mums iepatikās. Tas bija grūtākais no mūsu visa tā dizaina posma saprast, ka mēs izmantojam vienkārši vārdu nenoteiksmē latviešu valodā kā mūsu nosaukumu. Mēs pamēģinājām vēl vienu nosaukumu. Pa to laiku bija jau gatavi iepakojuma maketi. Mēs sadrukājām gan ar vienu nosaukumu, gan ar otru. Un tad turēt viņus priekšā tas palīdz? Ļoti tas palīdzēja, un arī mēs ņēmām uz izstādēm. Abas divas? Jā, un prasījām. Prasījām, ko cilvēki par to domā, kā viņi izrunā. Un es arī ļoti daudz saviem studiju biedriem ārzemēs sūtīju, paraugus, sūtīju bildes, sūtīju balsziņas, prasīju, lai viņi pasaka, ieraugot šo vārdu plūkt, kā viņi izrunātu, ko viņi padomātu. Un tie varbūt liekas visi tādi sīkumi, bet tas ļoti palīdz tajā sākuma posmā.